Labdien, dārgie jaunā laika, sabiedrības citai politikai, Pilsoniskās savienības biedri, dārgie dombiedri un ļoti cienījamie viesi. Laiku pa laikam ir liederīgi ieskatīties kalendārā. Un ieskatoties vienotības kalendāra šodienas pirmajā lapusē, tur citu ierakstu starpā mēs redzam ierakstu, līdz 10. Saeimas vēlēšanām ir palikušas 210 dienas. Politisko partiju un visas Saeimas popularitāte ir ārkārtīgi zema. Un principā katrs jauns mēnesis ir jauns uzticības Saeimai krituma rekords. Sabiedrība patiesībā nesaredz, ka starp ierobežota intelekta un neierobežotas morāles cilvēkiem Saeimā ir arī savādāki. Ir arī tādi, kas domā un dara un strādā pēc labākās apziņas. Taču, diemžēl, bieži viņi paliek mazākumā. Ilustrācijai piemērs no šīs ceturtdienas Saeimas plenārsēdes. Grozījumi imigrācijas likumā. It kā jau nebūtu pieminēšanas vērti, jo patiesībā ir tikai salīdzinoši neliela riebeklība, ko Saeimas mantkārīgā un Latvijai nelojālā daļa kopā ir nostrādājušas. Grūti iedomāties citu šādu muļķīgu grozījumu pieņemšanas motivāciju, kā nelielas personu grupas sautīgu merkantīlu interešu apmierināšana. Problēma ir tā, ka Latvijas Saeimā ir liela tā daļa, kas mīļu prātu nobalso par katru ierosinājumu, kas valstī kaitē. Kad abu kopu pašlabuma rausēju un ārvalstu saimniekam kalpotāju intereses sakrīt, tad nelīdz nekāds valdošās koalīcijas balsu pārsvars. Vienkārši tiek ciests zaudējums. Līdz ar to valdošā koalīcija ir vāja, valdības rīcības spēja ierobežota, Saeima galēji nepopulāra. Valdības iekšējais opozicionārs Tautas partija ceļ priekšā citu pēc citas sabiedrībai tīkamas nodokļu atlaides, labi zinot, ka mēs to finansiāli nevaram atļauties un ka šie priekšlikumi būs jānoraida. Tāds ir subjektīvais fons. Pieskaitīsim vēl objektīvo realitāti. Bezdarbs ap 20%, ekonomiski aktīvo cilvēku emigrācija, nesamaksājumu kredītsaistību sloks, bailes pazaudēt darbu, finansējuma trūkums gandrīz visos sociāli jūtīgos vai valsts attīstībai svarīgos sektoros. Dārgie biedri, tādas ir dekorācijas izrādēji, kas saucas 10. Saeimas vēlēšanas. Ļoti tuvināti, neskaitot sīkos spēlētājus, kas parasti kopā tomēr savāc 7 līdz 10% vēlētāju balsu, kas līdz ar to tiek uzvarētājiem, spēku samērs šobrīd ir apmēram simetrisks. Trešdaļa Maskavai paklausīgajiem, trešdaļa saimnieku partijām un trešdaļa demokrātiskajiem spēkiem. Šāds gala rezultāts 2. oktobrī mūs nevar apmierināt. Jo tādā gadījumā nākamajā Saeimā tādi imigrācijas likumi un likumiņi augs kā sēnes pēc lietus. Līdz ar to tā var pazaudēt valsti. Demokrātisko spēku apvienības izveidei nav alternatīvas. Šis pirmais mūsu spērtais solis ir pareizs, taču vienlīdz svarīgi ir arī nākamie. Cik stipra būs vienotība vēlēšanu kampaņā, cik veiksmīga tā būs, kā mums veiksies ar finansējumu piesaisti, un vēl viens ļoti būtisks jautājums ir ne tikai cik liela, bet arī cik vienota un spēcīga būs Saeimas vienotības frakcija. Bez labiem pamatiem māju neuzcelsi. Es domāju, ka tehniskos pamatus, vēlēšanu kampaņas vadības grupu, sarakstu stādīšanas principus un procedūras, lēmumu pieņemšanas mehānismus mēs esam ielikuši labus. Tagad viss atkarīgs no mūsu apņēmības un darba. Lai gan objektīvi šai kampaņā mums būs daudz papildus grūtību, ar kurām nesaskaras viena atsevišķa partija, kas startē vēlēšanās. Mūsu deputātu kandidāti nāks vai nu no 3 partijām, vai arī būs pilsoniskās sabiedrības pārstāvji, bez iepriekšējas politisko partiju pieredzes. Es esmu ļoti gandarīts, ka sabiedrībā pazīstami cilvēki, kas vēl valstī labu un paši gatavi šai izšķirošajā brīdī uzņemties nepateicīgo politiķa darbu, kur lauru vainaga vietā var iegūt tikai ērkšķu kroni, izsaka atbalstu tieši vienotībai. Mūsu 3 partijas kopā ir vienojušās par Saeimas vēlēšanu sarakstu sastādīšanas principiem, galvenais no kuriem ir vienlīdzības princips.
Katrā no 5 vēlēšanu apgabaliem katrai no partijām būs iespēja pieteikt vienādu kandidātu skaitu, un summāri partiju vietu izkārtojums sarakstos būs līdzvērtīgs. Atbilstoša vieta sarakstos būs arī pieminētajiem sabiedrības pārstāvjiem un to citu partiju biedriem, ar kurām iespējams Vienotības partijas slēgs sadarbības līgumus. Es domāju, ka precīzi definēti sarakstu izveidas principi vēl pirms pirmo uzvārdu parādīšanās. Tā ir viena no mūsu panākuma atslēgām. Otra atslēga būs mūsu spēja izveidot viendabīgu komandu, nešķirojot, kurš savējais vai ne tik savējais ir biedrs šajā komandā. Kā trešo atslēgu gribu nosaukt sapratni, ka vēlēšana apvienība ir patiesībā īslaicīgs un trausls līdzsvars. Šādā līdzsvarā darbojas kā centrtiecas, tā centrbēdzes spēki. Kurš kuru pārvarēs, ir grūti pateikt. Tāpēc patiesa stabilitāte ir iespējama vienīgi konsolidācijas turpināšanā un nākotnē vienas demokrātiskas partijas izveidē. Ir vēl viena atslēga, kuras eksistences nepieciešamību es nojaušu. Parasti pēc vēlēšanām notiek koalīcijas un valdības izveidas sarunas, tad visi ministri dodas uz savām ministrijām un sāk kaut ko darīt. Ko? Katrs jau zina, ko. Katram ir savs plāns, ar ko sākt un kā turpināt, bet vai valdības ministri visi strādā kā viena komanda, kur katrs izdara savu darba daļu vienā lielā kopējā rīcības programmā, līdzšinējā pieredze to neliecina. Apvienības vienotība programmai jau ir sagatavots ļoti labs uzmetums. Esmu pārliecināts, ka tā taps gudra, aktuāla un izpildāma. Taču programma ietver visu, kam mēs ticam un par ko iestājamies. Ir nepieciešams vēl šīs programmas atšifrējums, nosakot darbu prioritātes, mijiedarbību, finanšu avotus un izmaksas. Jābūt absolūti skaidram, kas ir tās lielās lietas, ko mēs darīsim tūlīt pēc 2. oktobra. Kāda būs nodokļu sistēma, kā tos iekasēsim, kā noteiksim 2011. gada valsts budžeta prioritātes. Mums ir nepieciešama kvalitatīva cita saima un līdz ar to valdība, cita politiska kultūra, pilnīgi cita intelekta un profesionālās pieredzes piesaisti politikai. Un, manuprāt, galvenās divas panākuma atslēgas ir būt pašiem gataviem kopā uz to strādāt un ļaut sabiedrībai noticēt, ka Latvijā tieši šogad ir varbūt pēdējais iespējamais mūsu valstī labvēlīgais pagrieziena punkts. Paldies!